Vai mums ir daudz laika palicis? Tas ir tāds jautājums, kad mēs šodien skatāmies ziņas, kad mēs skatāmies to, kas notiek pasaulē. Un ir tāds jautājums. Visu laiku ticīgo cilvēku galvenā vērība bija pievērsta Eiropai. Pēc pravietojumiem, uz ko mums tagad ir galvenokārt jāskatās? Uz Ameriku. Ja mēs skatāmies uz Ameriku, tad šodien Amerikā tiek pacelts jautājums kongresā, un tur daudz runā un apspriež par ko? Apspriež par saucamo kristiešu sabatu, kurš ir, jebkura ir svētdiena. Praviešu gara rakstos ir teikts, ka, kad jūs dzirdēsiet, kad sāk apspriest šo jautājumu, tad ziniet, kad maz laika ir atlicis. Visiem, un arī šai planētai. Vai Dievs šo laiku pagarinās, vai viņu pātrinās, tas ir atkarīgs no mums. Kā mēs dzīvosim pēc vārda un kā mēs arī viņu sludināsim. Pēdējo dienu notikumos 26. lapusē ir kāds citāts. Zemes garozu salauzīs tās dzīlēs esošo elementu spēks, šie brīvību ieguvušie noslaucīs no zemes atsevišķu cilvēku daudzu gadu laikā sakrāto bagātību, ka šīs neskaitāmās vērtības ir ieguvuši uz savu strādnieku darba algas rēķinu. Tieši tāpat tiks piemeklēta arī reliģiskā pasaule, jo gals ir tuvu. Ja tiks piemeklēta reliģiskā pasaule, tad mana ticība arī tiks piemeklēta, pārbaudīta. Praviešu un ķēniņi 151. lapusītē, kur ir rakstīts par Eliju Karmela kalnā, tur ir tādi vārdi. Viņš dodas pie nopostītā altāra, kur kādreiz cilvēki kalpoja debesu dievam, un to izlabo. Viņam šī drupu kaudzīte ir daudz dārgāka par visiem lieliskajiem pagānisma altāriem. Atjaunojot šo seno upuru pienešanas vietu, Elija parāda cieņu tai derībai, ko kungs slēdza ar Izraēlu, kad tas šķērsoja Jordānu un iegāja apsolītajā zemē. Šodienas saucamā reliģiskā pasaule ir ļoti dažāda. Bet Elija atnāca pie altāra, kurš aino vienu patiesu bībelisko ticību. Šodien ļoti daudzi balstās uz Bībeli. Ļoti daudzi saka, mums ir patiesība. Es gribētu teikt, Bībelē ir patiesība. Un tur ir tālāk. Bez pilnīgas patiesas atgriešanās pie kristībās slēgtās derības, pie dotajiem solījumiem, draudzes tēva un dēla priekšā, mana ticība un cerība tiks noslaucīta. Tie ir tādi ļoti dziļi vārdi. Arī es kādreiz šeit, pirms vairāk kā 30 gadiem stāvēju, un es vēl nesapratu, tad es sapratu ļoti maz ko. Ko tas nozīmē? Slēgta derība ar Dievu.
Slēgta derība uz Bībeles un praviešu gara pamata. Slēgta derība ar Dievu, mans solījums, visiem dievišķajiem standartiem būs parādīties manā dzīvē. Un šie dievišķie standarti un arī šie dievišķie likumi man ir arī jāvēst pasaulē. Es devu solījumu. Un tikai ar gadiem, ejot, es sāku saprast, ko nozīmē slēgt derību ar Dievu. Izraēla tauta arī pie Sinai kalna noslēdz derību ar Dievu. Un ko pēc tam darīja? To pašu, ko eģiptieši. To pašu, kas ir Ēģipte, tā ir neticība, tā ir alku kalpība un būtībā tā ir paklanīšanās vēlnam. Pravieši un ķēniņi 140. lapusītē ir rakstīti tādi ļoti skarbi vārdi. Neticība ir kļuvusi moderna. Ļoti moderna. Lūkas evaņģēlija 19. nodaļā Kristus runā par kādu problēmu. Kristus runā par draudzes problēmu, kad viens nevar nākt uz mielastu, jo tur viņš ir govi nopirts, vai māju nopirts, vai sievu apņēmis. Viņam ir pasaules traucēkļi. Tie viņam ir pirmajā vietā. Un tālāk 19. nodaļā, kur ir rakstīts par Caķeju, Lūkas 19. nodaļā. Tur ir rakstīts, kad kungs aizceļo. Un ja kungs aizceļo, tad viņš atstāja nama pārvaldniekus. Un tad te ir kas rakstīts? Te ir rakstīts, ka viņš attaicina savus kalpus, dod tiem dažādas dāvanas, jeb podus. Un 14. pantā, bet viņa tautieši viņu ienīstami, viņam aiz muguras nosūtīja vēstnešus un lika pateikt, mēs negribam, ka šis pār mums valda. Mēs negribam. Ko pēc tam kungs saka, kad viņš atnāk mājās? Viņš ļoti skaidri pasaka 27. pantā. Bet tos manus ienaidniekus, kas negribēja, lai es pār tiem valdītu, atvediet un tos nokaujiet manā priekšā. Jo kas ir? 44. pantā šajā nodaļā ir rakstīts ļoti skaidri. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādama no tevis akmenis uz akmeni, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu žēlastības laiku. Mums katram ir iedots žēlastības laiks, lai mēs salīdzinātos, lai pildītu solījumu, ar ko mēs esam derībā gājuši ar kungu. Par šodienas to moderno neticību, jeb moderno ticību. Ja mēs palasām mūsu praviešu gara grāmatas, tad tur tāda interesanta jautājuma parādās. Piemēram, par Jānu Kristītāju. Viņš taču varēja dzīvot, viņš taču varēja sludināt, ko tad viņš izdarīja? Aizgāja, pateica farizējiem, jūs oģu dzimums, ka jūs darat to un to nepareizi. Pēc tam viņš vēl politiskajai varai pateica, tu pārkāp laulību, tas ir grēks. Un viņam nocirt galvu. Daudzas tādas lietas ir. Ja mēs lasām Bībeli, kas tad Gideonam lika tur?
iet un darīt. Un ko tad darīja viņa mājas ļaudis, kad viņš iznīcināja tos altārus? Viņi meklēja nākošajā dienā nokaut. Kas liek cilvēkam skaidri un noteikti rīkoties par patiesību? Skaidri un noteikti. Tas ir Dieva vārds un Dieva gars. Kas lika Nātanam aiziet pie Dāvida un pateikt, tu esi tas vīrs? Santā un praviešu 141. lapusē. Kad draudzē atskanēs uzticīga, norājoša balss, tik nepārprotami skaidrus vārdus, kā Nātans teica Dāvidam. Un tur tālāk ir rakstīts, šodien reti var dzirdēt no paaugstinājuma. Visai maz izlasīt preses izdevumos. Ja tie neskanētu tik reti, tad mēs redzētu, ka cilvēku dzīvē daudz vairāk atklājas Dieva spēks. Ja kunga vēstneši nenožēlo savu tieksmi pēc ļaužu atzinības un ilgas izpatikt cilvēkiem, kas noved pie patiesības apspiešanas, tad, lai tie nesūdz, ka viņu pūles ir neauglīgs. Lai darbinieki, kas cenšas izpatikt cilvēkiem, kuri sauc miers, miers, kad Dievs nav sacījis miers. Šodien mēs redzam, kas notiek pasaulē. Un būtībā viss satraucošākais un arī viss tas man personīgi, viss tas priecīgākais notikums ir tiešām, kad Amerikā apspriež svētdienas svētīšanas aktualitāti. Kad Amerikai jāatgriežas pie kristietības, mēs zinām, pie kā viņi atgriezīsies, pie zvēra tēla. Ka šis zvēra tēls jau ir tiek likti viņam pamatu un viņš tiek celts. Kāpēc? Tāpēc, ka tas manai sirdī liek sev vairāk un vairāk pārmeklēt, skatīties un lasīt, kas vēl Dievam ir pret mani. Un tāpēc es arī par to priecājos. Bet ir cilvēki, kas par to nepriecāsies. Te tā ir rakstīts. Tātad par cilvēkiem, kas cenšas izpatikt citiem cilvēkiem. Un ko praviešu gars saka? Lai pazemo sirdi Dievu priekšā, lūdzot piedošanu par savu negodīgumu un morālas drosmes trūkumu. Ne jau mīlestību uz tuvāko ierosina tos mīkstināt uzticēto vēsti, bet gan patmīlība un vēlēšanās apmierināt tieksmi pēc ērtībām un vieglas dzīves. Saprotiet? Šodien taču ir viegli dzīvot, runājot lietas un arī stāvot par lietām, arī draudzē, arī sabiedrībā, arī ģimenē varbūt, ja tā ir šķelta, kuras nenorāja grēku, kuras nepaukstina standartu. Jo praviešu gars ļoti skaidri pasaka, viņš pasaka vienos vārtos, ļoti skaidri. Tikko jūs pacelsiet patiesību tajā vietā, kur viņai ir jāatrodas, tikko jūs atvērsiet savas lūpas, kuras ir Dieva svētītas, tajās lūpās, kura sirds ir pārveidot, kas notiks? Jūs saņemsiet pretdarbību. Un Lūkas 6. nodaļā, tur 22. pantā, un arī Mateja Kalna svētrunā, tur 5. nodaļā un 11. 12. pāns, kas tur ir pateikts? Svētīgi jūs esat, ja jūs tiekat vajāti mana vārda dēļ.
Tātad, ja es negribu pats dzīvot pēc standartiem, un ja es negribu viņus pacelt tur, kur viņiem jāatrodas, tad es esmu nolādēts. Ērta dzīve, viegla dzīve. Tā ir šodienas modernā ticība un modernā neticība kopumā. Patiesība, mīlestība vispirms meklē Dieva godu un dvēseļu pestīšanu. Kas vadās no tādas mīlestības, tas neizvairīsies no patiesības teikšanas, lai sev pasargātu no nepatīkamām sekām, ko var izsaukt šāda atklāta runāšana. Lai ik viens darbinieks atzīst savu augsto aicinājumu un sava darba svētumu, parādot drosmi, kāda bija Elijam. Tie ir praviešu gar citāti. 142. lapas pusē Sentēvi un pravieši. Dievs nevar lietot cilvēkus, kas briesmu brīžos, kad vajadzīga visa drosme, spēks un iespējas, baidās stingri no tās nostāties par patiesību. Mums ir iedoti ļoti daudzi standarti. Mums ir jāsāk ar savu sirdi, lai manas lūpas pēc tam šos standartus paaugstinātu. Pasaulē, draudzē, ģimenē, visās vietās. Ja tas tā nenotiek, būtībā es esmu nolādēts. Bet vēl ir žēlastības laiks. Atcerēsimies, vēl ir. Bet arī jāatcerās ir tas, kas ir rakstīts Pētera grāmatās, kad sots, jeb izmeklēšanas tiesa vispirms sāksies no Dieva nama, no mums katra. Mēs lasījām, ka šodien neticība ir kļuvusi moderna. Un arī moderna ir kļuvusi reliģija, jeb ticība. Tā ir tāda, kura ir ērta sabiedrībai. Tas ir tas, kad es Dieva pielūgšanu pielāgoju cilvēku vajadzībām. Kad man tas ir izdevīgi un ērti. Šo domu es pirmo reizi sastapos, kad pirms kādiem nedaudz gadiem man bija iespēja lasīt Vatikāna otrās sinodas lēmumus. Tur tas bija uzrakstīts. Un tad padomājiet, ko es paaugstinu savā dzīvē, savā sirdī un ko es paaugstinu ar savām lūpām. Tikai pagānisms ienes Bībeles standartu pazemināšanu un paceļ saucamo līdzsvaru principu. Kas ir līdzsvaru princips? Man ir labi darbi, un man ir, nevisai labi darbi, bet tie labie darbi ir vairāk. Tas ir pagānisms. Nākošais pagānismu izpausmes veids ir neitrālu lietu paaugstināšana virs tā, ko saka kungs. Šodien to sauc moderni par pelēkajām zonām. Ne labi, ne slikti. Pie Dieva nav pelēkas zonas. Pie Dieva ir, kas ir svētīts, un pārējais, kas nav svētīts, ko Dievs neatzīst par svētu, ir melns. Mēs ļoti daudz runājuši esam, vismaz esat dzirdējis daudz savā dzīvē par Laudeķejas draudzi. Un tur atklāsmes 3. nodaļā
tur ir kādi vārdi 20. pantā. Un šajā 20. pantā ir kas rakstīts. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu, ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņa mīlestību, un viņš ar mani. Ja kas durvis atdara. Un kas tad notiek tajā mīlestības laikā? Mums vakarēdienā pasniedz maizi, pasniedz vīnu. Kas tas ir? Tie ir šķīstīšanas simboli. Ja es atveru durvis, tad es šos šķīstīšanas simbolus pieņemu. Pieņemu savā sirdī. Un pēdējo dienu notikumos 49. lapusītē ir rakstīts. Draudze atrodas Laodiķejas stāvoklī, tajā nav Dieva klātbūtnes. Es neesmu atvēris durvis. Durvju atvēršana nozīmē, es aicinu Kristu, lai viņš parāda manas vainas, un lai viņš manu savu svētumu, savus standartus, savus likumus ieraksta manā sirdī. Ja es to negribu, nevēlos, tad Dieva klātbūtne tikai klauvē. Viņa nav. Mums jāpiedalās šajā mīlestībā, un Kristus sniegs visu. Jesajas 55. nodaļā ir 10. 11. pants. Jesajas 55, 10, 11. Tā ir Jeremija. Un tur ir rakstīts par kādām debesu parādībām. Ja mēs lasām, jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam. Dievs ir paredzējis pie grēkā krišanas apsolījums par glābēju. Apsolījums, ka Dievs dos un darīs visu, lai mūs katru izglābtu. Un tālāk ir. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet pirms tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīšu. Kungs savu godību grib ierakstīt mūsu sirdīs. Tas ir Dieva vārda uzdevums, un to Kristus var darīt savu upuru dēļ. Ja Kunga godība ir manā sirdī, tad tā parādīsies arī ārpusē, gaismas un spēka veidā. Kā Elijam, kā Mozum, kā Jānim Kristītājam, kā visu gadsimtu ticības varoņiem un mocekļiem. Viņa parādīsies. Atklāsmes grāmatas 7. nodaļā ir runa par apzīmogošanu. Un tur 4. pantā ir pieminēti šie apzīmogotie cilvēki. Tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu. 144 000 bija apzīmogoti no visām Izraēla bērnu ciltīm. Apzīmogoti. Un tad parādās jautājums, kuri no Jēkaba dēliem nav pieminēti atklāsmes grāmatas apzīmogoto cilšu starpā? Tie ir 2. Dans un Efraims.
Par Danu mēs varam izlasīt 1. mūža 49, tur 16. 17. pants. Tur ir teikts, ka viņš spriedīs tiesu. Dievs viņam ir iedevis dāvanu, ieraudzīt, izprast cilvēka iekšējo pasauli, izprast cilvēka domas, tieksmes, trūkums, arī grēks. Kādam mērķim? Lai viņu aicinātu salīdzināties ar Dievu. Varbūt, ka tas cilvēks pat nesaprot, kad viņam ir tādas nelaimes. Danam bija dāvana iedota, lai viņš to ieraudzītu un būtu kā vēstnesis, būtu kā vadītājs pie Dieva, pie mūžības, pie piedošanas. Kā viņš to izmantoja? Viņš to izmantoja savu personīgo mērķu īstenošanā. Lai sevi paaugstinātu, paceltu, varbūt arī lai valdītu, lai izmantotu, lai iegūtu lielāku labumu šīs savas dāvanas dēļ. Jo tur ir rakstīts, ka viņš iedzeļ pat zirgam nagā. Jūs saprotiet, kāda gudrība garīgā ziņā šeit ir pateikta. Un ja ir cilvēki ar šādu gudrību, kuri izmanto ļauniem mērķiem, tad tas ir milzīgs posts. Gluži tāpat kā Jūdas. Jūs saprotiet? Gluži tāpat viņu uzskatīja par visdievbijīgāko, vislabāko, visgudrāko starp apustuļiem. Bet viņš bija nodevējs. Efraims. Par viņu ir rakstīts Hozejas grāmatas 4. nodaļā no 17. līdz 19. pantām. Varat izlasīt, kāpēc viņš nav tur atklāsmes grāmatas izglābto skaitā. Tur ir pieminēta elku pielūgšana, uzdzīve, netiklība un izpatikšana pasaulē. Un ja es izpatīku cilvēkiem, nestāstot skaidru, noteiktu patiesību, es arī esmu Efraims. Un kas tur ir tālāk rakstīts? Ka viņš ir kaunā noliecies par saviem ziedojumiem. Tātad darīs negantas lietas un vēl nesīs kungam ziedojumus. Tātad viņš būs arī draudzē, viņš ir draudzē. Tas ir cilvēks ar dalītu sirdi. Viena daļa pasaulē, viena daļa Dievam, un tas ir neiespējami. Vēl par 144 000. Atšķirsim atklāsmes 14. nodaļu. Un tur 1. pantā ir rakstīts, ka tad es redzēju raugi jērs stāv kopā ar šiem 144 000 uz Ciānas kalnu. Lasiet. Kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm. Tātad, kas bija šiem cilvēkiem? Viņu prāts bija apmainīts ar Kristus un tēva prātu. Tātad viņa šīs zemes standarti un šīs zemes, kā saka, noteikumi un likumi, pēc kuriem viņš līdz šim ir staigājis, viņi tur nav. Viņi ir apmainīti pret bībeliskajiem standartiem, pret praviešu garu standartiem. Vārds, tas ir raksturs. Un ko tad izmeklēšanas tiesā? Vēl šiem cilvēkiem dzīviem esot uz šīs zemes. Tēvs skatās un redz ko? Sava dēla raksturu. Un tur nav grumbas, un tur nav trūkumu. Viss ir nomazgāts. Bauslība un liecība neko neapsūdz. Nomazgāts Kristus upurī.
Un te ir tālāk rakstīts 3. pantā, ka viņi dzied jaunu dziesmu. Kas tad ir šī jaunā dziesma? Tā ir dziesma uzvara pār jebkuru kārdinājumu, pār jebkuru grēku. Un kāpēc cilvēki dzied? Vai tad piespiesti? Viņi gavilē par to. Jo kas notiek? Kā rakstīts Jāņa evaņģēlijā. Tēvs un es, mēs nākam un ņemam mājas vietu. Un cilvēki par to gavilē dziesmas veidā. Tā ir pēdējās paaudzes uzvaras dziesma. Atklāsmes 12, 17, ja mēs lasām, tad tur ir pieminēts, kas pūķis sadusmojās. Uz ko viņš dusmojās? Par sievu, tātad par draudzi, un iet un karo ar atlikušajiem viņas cilts locekļiem, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Viņi saņems velna dusmas. Jo viņi ir tie, kuri ir pirkuši visas debesu dāvanas, kas ir rakstīts Laudiķejas vēstī. Un Kristus mīlestībā viņi ir no Kristus saņēmuši visu, ko Kristus vēlas viņiem dot. Un Dievs viņu sirdīs ir iedevis tādu žēlastību, ka viņi to, ko tā miesīgā samaitātā sirds ir mīlējusi, viņi vairāk nemīl. Un 4. pantā, ja mēs lasām, Atklāsmes 14. nodaļā. Šie ir tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm. Tātad viņi nav gājuši pie Bābeles meitām. Pie Bābeles un Bābeles meitām. Ja viņi tur arī ir bijuši, tad viņi ir atgriezušies. Viņi to ir atstājuši. Un viņi ir tai vienīgajā kūtī, kurā Kristus saicina visus. Un šeit ir rakstīts šajā 4. pantā, šie ir tie, kas seko jēram, kurp tas iet. Tie ir atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem, Dievam un viņa jēram. Tad viņi ir atpirkti no pēdējās paaudzes, un viņi ir tie, kas attaisno pasaules un sātana priekšā Dieva pārvaldes likumus visā pilnībā. Un tāpēc jau arī, ja mēs lasām pēc 1000 gadiem, kad arī sātans paklanīsies Kristus priekšā un visi viņa sekotāji, kāpēc paklanīsies? Tāpēc, ka viņš atzīs savu sakāvi, ka viņš nav varējis tos 144 000 un to lielo pulku, kas ir izglābts, viņš nav varējis viņus uzvarēt. Tāpēc viņš paklanīsies. Un tāpēc arī mums šodien katram ir iespēja būt šajos 144 000. Un šie cilvēki atspēko visus sātana apgalvojumus, ka Dieva likumiem nav iespējams paklausīt. Līdzīgi kā Kristus teica Jāņa evaņģēlī 14. nodaļā. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa un 30. pants. Es vairs daudz nerunāšu ar jums. Kristus bija pateicis visu patiesību. Jo nāk šīs pasaules valdnieks, pār mani viņš gan nenieka nespēja. Nenieka nespēja.
Un 31. pantā, bet lai pasaule zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis, celieties, iesim no šejienes. Uz kurieni? Kristus gāja uz Ģedzemani. Arī mums ir šāds pats ceļš jāiet. Cīņā pret šo sātanu. Kristus gāja uz Ģedzemani, lai glābšanu varētu dot visiem cilvēkiem. Arī mums ir jāiet tas pats ceļš. Jāuzvar, lai Dievs caur mums varētu izdarīt pēdējo darbu. Tālāk atklāsmes 14. nodaļā. Vēl palasīsim drusku tālāk. Un tur ir rakstīts 5. pantā. Viņu mutē nav melu. Citos tulkojumos ir rakstīts. Viņu mutē nav atrasti meli izmeklēšanas tiesā. Padomājiet par to. Salmana pamācības 8. nodaļā un 7. pantā ir rakstīts, jo manai mutei jārunā patiesība un manām lūpām jāienīst viss bezdievīgais. Bezdievīgais arī ir pelēkā zona, par ko mēs iepriekš runājām. Mateja 12. nodaļā, un tur 34. pantā ir rakstīti vārdi, ko Kristus saka. Iepriekšējā pantā ir rakstīts par koku un viņa augļiem. Tas attiecās uz cilvēkiem. Un tad viņš saka kādai cilvēku grupai, jūs oģu dzimums, kā jūs varat labu runāt paši ļauni būdami, jo no sirds pilnības mute runā. Kas būs manā sirdī, es nevarēšu noslēpt. Viņš parādīsies uz āru. Gan labais, gan ļaunais. No 144,000 skan tikai patiesība bez jebkādas filozofijas. Bez viltus, tīra un pilnīga, jeb visa patiesība šim laikam. Un šīs 3 eņģeļu brīdinošās vēstis arī visā pilnībā. Viņas skanēs, ja viņas būs manā sirdī. Izmeklētās vēstis, 3. sējums, 409. lapas pusē. Eņģeļi tur zemes vējus, kuri līdzīgi satrakotiem zirgiem cenšas izrauties un traukties uz visām 4 zemes pusēm, nesot iznīcināšanu un bojā eju savā ceļā. Un tālāk tur, nedaudz tālāk māsa Vaita runā. Es runāju jums kunga Izraēla Dievu vārdā, ka katra pazudinoša, no patiesības dzenoša ietekme atrodas zem neredzamu eņģeļu kontroles. Un tas turpināsies tik ilgi, līdz visi, kas strādā Dievu bijībā un mīlestībā, nesaņem zīmogu uz pieres. Dievs ierobežo ļaunumu. Un ja manā sirdī paliks ļaunums, kas būs? Ja Dievs to neierobežos, kas būs ar mani, maniem tuviniekiem? Un tāpēc ir rakstīts, ka pie Kristus otrās atnākšanas, kas būs? Cik stadijas tālu plūdīs asins? Atklāsmes grāmatā, 7. liecības 141. lapas puse. Dieva likuma nomaiņa ar cilvēciskiem noteikumiem, svētdienas paaugstināšana Bībeles sabata vietā ar cilvēcisku autoritāti būs pēdējais akts šajā drāmā. Drāma notiek uz pasaules, jūs saprotiet? Drāma.
Ja Dievs vēl šodien Latvijā aiztur vējus, tad tikai, lai mēs atgrieztos un pasludinātu vēsti. Pasaulē notiek drāma. Un ar ko atšķirās drāma no komēdijas? Visā nopietnībā un galā ir kas? Nāve. Tālāk lasām. Kad šai nozīmētajai apmaiņai piekritīs visi zemes iedzīvotāji, tie, kuri, protams, nav apzīmogoti. Dievs parādīs sevi, viņš celsies savā varenumā, lai briesmīgi satricinātu zemi. Viņš izies no sava augstā mājokļa, lai sodītu zemes iedzīvotājus par viņu bezlikumību, un zeme vairs, no krievu valodas, neapklās, jeb neuzņems asinis un neslēps savus mirušos. Ja mēs tā padomājam, tad mēs šodien vēl dzīvojam šajā īsajā žēlastības laikā. Bet ko mēs redzam jau pamalē? Ļaunuma armija, kas gatavojas pēdējam uzbrukumam. Un vai es iziešu kā uzvarētājs šajā uzbrukumā, tas ir atkarīgs no manas sirds stāvokļa. Tālāk, 7. liecības, 141. lapuse. Mūsu pienākums pret tāliem un tuviem ir aiznest līdz viņu saprašanai vienu jautājumu. Vai jūs sekojat lielajam atkritējam, nepaklausībā Dieva likumam, vai sekojat Dieva dēlam, kurš ko ir sacījis? Es esmu turējis sava tēva baušļus. Vai es saņemu Dieva zīmogu vai atkrišanas zīmogu? Tas ir šis jautājums. Ir atnācis Dieva tiesas laiks, un mēs dzīvojam kritiskā laikā. Šodien nav iespējama neitrāla dzīve, neitrāls stāvoklis. Tālāk šajā 141. lapusītē ir rakstīts: ne visi, kas apgalvo, ka ievēro sabatu, saņem zīmogu. Zināšanas neko nedod, ja nav darbi ticībā. Tie ir skarbi vārdi. Elija arī teica skarbus vārdus. Ja Bāls ir jūsu dievs, tad sekojiet viņam. Ja kungs ir jūsu dievs, tad sekojiet kungam. Ko tauta darīja? Klusēja. Un kad viņa tuvojās, tad, kad Elijas sakārto to altāri, tātad šo derību ar cilvēkiem. Tad, kad tur bija uzlikts upuris, bija uzliets ūdens, tad Dievs zibens liesmā visu pieņēma. Tad tauta ko darīja? Tad tauta tuvojās. Caur mūsu rokām un mūsu lūpām ir jānotiek līdzīgām lietām. Citādi pasaule nepārliecināsies. Un tas var notikt tikai tad, ja es būšu turējis mīlestību ar Dievu, ar Kristu, un visu to, ko Kristus ir paredzējis savai draudzei, viss tas būs manā sirdī. Agrīnie raksti 21. lapusītē. Eņģelis vēl piepilda, runājot ar māsu Vaitu. Viņa pirms tam viņai parādīja citas zemes, viņai parādīja Kristu. Un tad, kad viņa atgriezās no šīs parādīšanas, tad šīs parādīšanas beigās viņai eņģelis vēl piebilda.
Ja tu vēsti uzticīgi nodosi tālāk un tā pastāvēsi līdz galam, tad ēdīsi dzīvības koka augļus un dzersi ūdeni no dzīvības upes. Padomājiet par to. Viņai bija šāda vēsts, vai tad mums ir savādāk? Tas ir Review and Herald, es nezinu, kā tas ir latviski. 9. marts 1905. gads. Centieties ar visiem spēkiem, kurus Dievs mums ir devis, lai būtu 144 000 starpā jeb vidū. Mums saka, 144 000 un viss. Ja māsai Vaitai tas bija apsolīts, arī mums tas ir apsolīts kā pēdējai paudzei. Ja tu vēsti nodosi uzticīgi tālāk. 9. sējums, liecības draudzei, 19. lapuse. 7. dienas adventisti ir likti pasaulē par sargiem un gaismas nesējiem sevišķā nozīmē. Viņiem uzticēts pēdējais brīdinājums bojā ejošai pasaulē, un viņiem no Dieva vārda spīd brīnišķa gaisma. Viņiem uzdots vissvarīgākais un vissvinīgākais darbs, 1., 2. un 3. eņģeļu vēsts pasludināšana. Cits tik ļoti svarīgs un nozīmīgs darbs nav. Viņi nekam citam nedrīkst atļaut saistīt savu uzmanību. Saprotiet, man nav jāskrien, tu ies bojā. Tur tā lielā Bābele, tā pāvestība, tā ir galīgi pazudusi. Un vēl visas šīs lietas. Bet man ir kas jādara. Man pestīšanas vēsts ir jānes. Vēsts ir jānes, ir jābrīdina, ka šodien debesīs notiek izmeklēšanas tiesa. Cilvēks ir jāved uz debesu svētnīcu, kur ir Dieva bauslība, kur ir Dieva liecība. Cilvēkam ir jāzina, kad viņa lieta tiks izmeklēta pēc debesu standartiem. Uzticīgais atlikums ir visās reliģiskajās sistēmās un arī pasaulē. To raksta praviešu gars. Mana glābšana un pazudināšana ir atkarīga no tā, kāda gaisma ir manā sirdī un kādu gaismu es arī izstaroju pasaulē un ko runā mans lūps. Šodienas Kristus draudze būtībā dalās divās daļās. Viena, kura pieņem Laodiķejas vēsti, un katrs, kas to pieņems, viņš atvērs savas sirds durvis Kristum, saņems Dieva zīmogu, saņems agro un vēlo lietu un pasludinās šo pēdējo vēsti pasaulē. Un viņš būs kā vēstnesis, kā eņģelis pēdējā paudzē. Un otra daļa runās nerunās par šīm lietām. Ko runās otra daļa? Būs modernā reliģija, jeb modernā neticība, par ko mēs nedaudz pieskārāmies. Slēpti vai atklāti stāvēs pretī šīm vēstīm. Slēpti vai atklāti. Un noslēgumā, kas ir 144 000? Viņi būs kā, es gribētu teikt, kā vakcīna visam universam, visos laikos, ko nozīmē izvairīties, pārkāpt vai neievērot Dieva likumus.
144,000 attaisnos Dieva pārvaldes sistēmu visos nākošajos mūžības gadsimtos. Un pateicoties viņiem, arī Dievam ir tiesības izvest pēdējo sodu. Ja mēs pieminām lielo salīdzināšanas dienu, tad mēs atceramies, kad visus grēkus augstais priesteris, kā pagātnē, tā arī šodien, salīdzināšanas dienas beigās uzlika uz palaižamo āzi. Un kas notika ar šo palaižamo āzi? Kāds uzticīgs cilvēks. Tur ir dažādi tulkojumi. Šī Bībelē rakstīts labprātīgs. Tātad uzticīgs cilvēks aizved viņu kur? Tuksnesī, kur viņš iet bojā. Un arī mēs, ja mēs būsim uzticīgi cilvēki, mēs varam būt 144,000 skaitā, arī mēs apgāzīsim šajā pasaulē visus šos sātana apgalvojumus, visas apsūdzības, un mēs būsim tie, kuri Dievam atļaus izvest pēdējos notikumus. Jo tad, kad tauta būs sagatavota, tad tie 4 eņģeļi tiks palaisti vaļā. Lai viss visums, visas nekritušās planētas un arī mēs saprastu, ko nozīmē grēks vismazākajā veidā, ko nozīmē ļaunums. Un tad būs noslēgums. Āmen. Tāpēc, Tēvs, mēs varam tikai pateikties. Pateikties par žēlastību, kas mums ir šodien vēl dzīva un kas mums ir sagādāta Kristū, kas mums ir parādīta Golgātā un kas mums tiek atklāts šodien Kristus kalpošanas laikā debesu svētnīcā. Mēs pateicamies par šiem brīnišķīgajiem vārdiem, ko tu esi pateicis, ka tu darīsi visu, lai mūs izglābtu, un tāpēc arī šodien. Māci, kungs, pieņemt katru rājienu. Māci, kungs, viņus atrast un meklēt, kas mums katram vēl trūkst, lai mēs saņemtu tavu zīmogu, lai mēs saņemtu jaunu sirdi, lai mēs varētu iziet pasaulē un mums būtu ar ko svētīt šos cilvēkus. Lai mūs varētu pavadīt tavu mīļie eņģeļi, pavadītu svētā gara dāvanas, žēlastību un spēks. Kungs, mēs pateicamies par šiem apsolījumiem. Tāpēc dari mūsu sirdis, mēs izlūdzamies šo žēlastību. Dari mūsu sirdis derīgas, nāc un taisi šo sev mūsu sirdīs mājas vietu, lai tu tur varētu mājot un lai mēs padarītu pēdējo darbu, pēdējo saucienu, lai parādītu mīlestību šai pasaulē un atklātu to, kurā laikā mēs dzīvojam. Atklātu to, par ko šodien pasauli runā. Atklātu to, kas būs uz priekšu. Un atklātu to, ko tu esi sagatavojis saviem bērniem. Svētī un atlaid mūs ar savu mieru. Atlaid pie Kristus kājām. Tavā vārdā, Jēzu. Amen. Amen.